Tātad tēma saistīta ar brāļiem Jāzepu un Oļģertu, un tātad jau fokusēties uz tēmu, patiešām tā bija iespēja ceļot un redzēt Eiropas mākslas centrus, un tas ietekmēja viņa dzīvi, un tātad šī te plašā kultūras apvāršņa redzējuma. Un līdzās vēstulēm, dienas grāmatām un citiem rakstiskiem avotiem būtisks ir Jāzepa un Oļģerta Grosvalda paustās atziņas par mākslu. Tās ir lasāmas presē un arī teorētiskajos rakstos. Un manā referātā tieši otrādi nebūs izmantots ne dienas grāmatas, ne vēstules, ne šāda veida sarakste, bet jau tas, kas ir publicēts, centīšos pie tā turēties. Un nedaudz par tātad fonā ģimene, protams, un arī par šo mākslas dzīvi, mākslas dzīves pētniecību, ko tad es arī iesāku tātad pētīt savā disertācijā, šīs te attiecības ar mākslas darbu, mākslinieku un patērētāju, un tātad autoriem, kas ir pievērsušies tieši šai mākslas dzīvē, kā piemēram Artūrs Danto vai Piers Bourdieu. Tātad tieši šajā mākslas dzīves procesa pētniecībā vienlīdz svarīgi ir izzināt ne tikai mākslas radīšanas apstākļus, bet arī personību nozīmi. Un tas spēj veicināt un radīt labvēlīgu vidi. Un šajā vēsturiskajā perspektīvē būtiski ir akcentēt to personību lomu, kuras aktīvi darbojas starptautiskajā kultūras telpā, turklāt viņa starpniecībā, tātad šajā mediācijā. Viņi ir ietekmējuši ne tikai mākslas notikumu intensitāti, bet arī atpazīstamību un kvalitāti. Un te mēs redzam arī Friedricha Grosvaldu, tātad abu brāļu tēvu un viņa visus titulus un biogrāfiju, bet pie tā mēs nepakavēsimies. Un, protams, tātad Oļģerta diplomāts un vienlaikus arī mākslas vēsturnieks ar starptautisku izglītību, un tātad arī šo te rakstu un kritika autors, un Jāzeps Grosvalds, protams, mākslinieks, īslaika posma arī diplomāts, arī teorētiķis, tātad viņu dzīvi daudz laika aizņem šis te militārais dienests, bet tātad abus brāļus šī te mākslas dzīve vieno, un Parīze arī šī te Parīzes mākslas dzīve. Tātad, ja mēs tieši runājam par šiem te pētījumiem, tad Jāzepa Grosvalda pētījums, kas ir tātad 919. gads, La Revue Baltique, tas ir izdevums, ko savulaik izdeva Artūrs Turpiņš, tātad tā ir Parīze, franču valodā, un tātad šajā kultūras sadaļā Jāzeps Grosvalds rakstīja gan par jaunajiem māksliniekiem, tātad šis te Žen, tas ir viena sadaļa, un arī par Latvijas mākslas, tātad šo attīstības sākuma posmu. Un uz to tad es arī atsaukšos dažādos, kā saka, ar citātiem ilustrējot jau nākamos dzīves posmus. Bet savukārt Oļģerts Grosvalds tad ir beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju, sācis studēt Ārbatā un raksta preses izdevumos. Tātad Latvija, Druva, dzimtenes vēstnesis, jaunākās ziņas, Brīvā zeme un tā tālāk. Bet man likās interesanti, es tikai kā piemērs gribēju minēt, tātad Rīgas pilsētas mākslas muzejs, tātad šis muzejs 1909. 910. gads, un šeit notiek tātad Parīzes mākslinieku glezna izstāde, Rīgas kunstverē organizēta. Šeit mēs arī redzam autors, kā Piers Bonnārs, Maurice Denis, Henri Martins, Feliks Votons un tā tālāk. Un arī Oļģerts Grosvalds raksta recenziju. Mēs neiedziļināsimies pašā saturā, taču galvenais ir tas, ka Oļģerts Grosvalds atzīmē to, ka tas ir liels notikums Rīgā. Un, protams, ka arī pievēršās autoru un darba analīzē, bet tāda 100% sajūsma nav. Viņš gan uzrāda, ka arī gan autoru pietrūkst, lai redzētu šo Parīzes mākslu pilnībā, gan arī paša darba nav dažkārt 100% pirmās nozīmes, un tāda 100% sajūsma par šo izstādi nav. Tātad vēl ir arī tas salons, ja, no Parīzes saloniem, kā tāds epitets par šo. Jā, un vēl drusciņi par Oļģerta Grosvalda rakstiem. Tātad viņš rakstīs par Rozentālu izstādi, par Rozentālu bērniem, tā skaitā, bet, piemēram, 4. latviešu mākslinieku izstādi, kas notiek, tur arī mēs jūtam viņa analīzi, viņa tātad šo latviešu mākslas, varētu teikt,
aprakstošo valodu, un tajā pašā laikā te ir arī parādās tāda, zinām, virzība vai šīs te frankofilisms vai frankocentrisms arī mākslas kritikās, un tur, kur tas dzeltenais kvadrātiņš vai taisnstūris, tad tur šajā citātā ir Oļģerts Grosvalds saka, visa jaunlaiku glezniecība tehnikas ziņā ir atkarīga no frančiem. Tā ir patiesība, pie kuras vajadzētu pierast. Kādās tomēr vēl tāda kritika, kas mēdz piezīmēt, ka viens otrs darbs, stāvot par daudz zem franču tehnikas iespaidu, gribētos prasīt zem kāda cita iespaida laba glezna mūsu laikmetā var atrasties, jo franču glezniecība un modernā glezniecība ir identiski jēdzieni. Jā, līdz ar to arī šis virziens ir skaidrs. Es tikai gribēju atgādināt, ka viņam ir arī viena grāmata, tātad latīņu burti mūsu rakstos, kā jūs redzējāt, pirmie raksti bija ar gotu šriftu, un tātad jau pēdējā recenzijā latīņa, un tātad arī šī te gotu latīņu šriftu maiņa bija būtiski mūsu tātad presē un literatūrā. Par to ir vesela grāmata, tātad autors Oļģerts Grosvalds. Un tālāk es gribēju pārcelties uz Minheni, un Minhenē tātad te mēs jau varam teikt, ka tātad te aizvadīti, ko es apvainojos par šo ciparu, tā nulli jūs lūdzu izdēsiet savā vizuālajā tātad apziņā. Un tātad šeit ir jautājums tikai par to, ka Oļģerts Grosvalds iegūsi filozofijas doktora grādu Minhenes universitātē, aizstāvot disertāciju Augsburgas un Nīrnbergas 18. gadsimta varu grebumi un novērtēts ar magna cum laude, tātad ar izcilību. Un, protams, ka šajā laikā tātad pie viņa dzīvo arī Jāzeps, un tātad tiek apceļot gan Minhena, gan Berlīna, gan Bamberga, gan Nīrnberga, gan Parīze tajā laikā. Un, protams, tad bija iespēja arī Jāzepam izglītoties mākslā. Ja mēs tagad runājam par Jāzepu, tad, protams, tātad ir brīdis, kad šī te uzturēšanās šajā vidē, par ko jau mēs vairāk kārt esam pieminējuši, bet tajā pašā laikā arī viņš tātad ir, viņš studē glezniecību pie Junkāra mākslinieka Simona Hološa, un tagad jau par Minheni, ko pats Jāzeps Grosvalds saka, šajā La Revue Baltique rakstā Ležēne. Un viņš par Minheni saka tikai to, ka to viņš piemin garām ejot. Un par sevi viņš saka, cits Parīzes māceklis ir Grosvalds, tas ir viņš par sevi raksta šajā rakstā. Sakotams ierastajiem maršrutam, viņš devās vispirms uz Minheni. Taču vienīgi tāpēc, lai redzētu franču mākslinieks, un pēc tam aizbēg uz Parīzi, kur jau bija atradzis sev drošus un stabilus skolotājus, galvenokārt Venecijā, apbrīnotajos vecmeistaros. Un par latviešu māksliniekiem tālāk jau šajā pašā La Revue Baltique, tātad Grosvalds raksta, Minhenes skola nobālēja franču milžu priekšā un konstruktīvā mirdzojošā latīņu māksla radīja ceļu nedrošajiem meklētājiem, kāda mīlestība uz franču mākslu. Un tagad nokļūsim Parīzē, un par Parīzes mākslas dzīvi šeit neiedziļinoties detaļās, bet principā ir arī šie te autori, kas apraksta šos centrus un salīdzina. Un jautājums, no kurienes tad ir šie centri? Un, ja mēs runājam tieši par Parīzi, tad kāda nozīme tam ir? Tas pirmkārt ir šis senais kultūras mantojums. Tātad šī mākslas dzīve tiek īstenībā organizēta un aktivizēta kopš 18. gadsimta. Parīze sevi definē kā centru, kas ir izcilība, gan mākslinieckā, gan intelektuālā. Un arī tāda virsvadība šajā procesā. Un par to tātad arī atbild valsts iestādes un arī tad vērtības piešķiršana savu laiku kultūrai. Līdz ar to Parīzē atrodas šīs te plašais iestāžu loks, tātad gan privātās, tātad gan darbnīcas, gan glezniecība, gan mūzikas darbnīcas, galerijas, koncertzāles, teātri, tātad vēl vienreiz tie ir teātri. Un arī dažkārt muzeji, publiskie muzeji, konservatorijas saloni un tā tālāk.
Un vēl kas ļoti būtiski, tātad ir šie kritiķi un dažādi mecenāti, kas tad uztur arī šo sabiedrību. Nu, tāds īstenībā kultūra politisks process, jo liekas, ka it kā tu ieplūst šajā mākslas dzīvē, un tā tad tev pārņem, un tu no tās esi pilnīgi aburts, bet īstenībā tā ir kaut kādā mērā arī politika. Un te es gribētu atgriezties pie jau pieminētā Monžuā, kas vienkārši ilustrē šo te mākslas dzīvi. Man bija tas gods kādreiz arī nedaudz tajā brīdī, kad profesors Edvards Pļaviņš rakstīja savu monogrāfiju, doties uz Francijas Nacionālo biblioteku kopā ar Julienu Galēnu, kas arī par šo, tātad, un mēs to no filmām izfotografējam. Līdz ar to tur tāda emocionālā pētnieciskā garša arī visā tajā ir klāt. Nu, lūk, tas ir jautājums par to, kā nokļūt šajā Parīzes mākslas dzīvē, varbūt tīšām un varbūt netīšām un pilnīgi nejauši, un te gan abas lietas arī reizē. Un tikai kā piemērs, tātad tas ir tātad Canudo, žurnālists, kas organizē katru vakaru, katru pirmdienu tādus vakarus, kuros piedalās, un šeit es drusku rādīšu, ja, tātad pirmdienas Monžuā. Un tas, kur nokļūs ir Grosvalds, tas patiešām ir virkne mākslinieku pasaules slavenu mākslinieku, un Grosvalds ir starp viņiem. Tātad ir šie te Monžuā draugi, tātad tie ir gan rakstnieki, gan gleznotāji, gan tēlnieki, gan komponisti, tas viss tur dzelteno ir iezīmēts, un, protams, lasa arī Malarmē, tātad darbus un dzeju. Nu, un šeit mums ir redzams arī Grosvalds. Grosvalds ir ar zaļu, bet mēs varam apskatīt, ka, piemēram, Rauls Difī, vai, piemēram, Marks Šagals, vai Andrejs Salmons, vai Andrē Lotte, vai, piemēram, nu, jā, tātad Fernārs Ležē, Leons Bakst, Delonē un citi autori ir līdzās šajā uzskaitījumā. Nu, un tātad pats Grosvalds ir teicis par to, es tagad citēju profesoru Pļaviņu teikto, es tur 2 reizes biju aizgājis, gandrīz ne vārdu, ne ar vienu nerunājis, un jau pieder pie Les Créateurs de l'Art Nouveau, tātad tiem jaunās mākslas radītājiem. Un, bet par Parīzi un par šīm te dalībām akadēmijā, La Palette, tur, kur viņš mācās, tad arī šī akadēmija Grand Chaumière, kur viņš apmeklē. Un tad mēs skatāmies, jā, šīs te ietekmes, bet ko tad viņš par sevi saka šajos teorētiskajos rakstos, un kas tad ir no Parīzes pāri palicis. Un viņš raksta tā. Studijas pie Guérin un Van Dongena svārstīgajam māksliniekam, tā viņš par sevi saka, ja? Ļāva iepazīt dabu, neiegrimstot akadēmiskā rutīnā. Un Guérina dairade viņam, tas ir Grosvaldam pašam, atklāja, kāds diženums un bagātība var slēpties vienkāršajos ikdienas dzīves sižetos, ja tos vēro un atklāja ar gluži reliģisku sirds skaidrību. Tā, un te nu mēs atkal atgriežamies pie La Revue Baltique un pie šī te izdevuma, un pie tā, ka, protams, arī Oļģerts Grosvalds arī piedalījās un laboja viņi savā starpā šos tekstus, par šiem tekstiem komentēja, kādā veidā tad šo apcerējumu par latviešu mākslu rakstīt. Un te mēs redzam arī šo pašu rakstu, un te mēs arī redzam autorus, tātad, kādus ir aprakstījis tātad Grosvalds pieminot šo jauno paudzi un aprakstot. Un te mēs arī redzam šo te citātu, ka noslēgumā mēs redzam, kā jaunā latviešu māksla ir piedzīvojusi to pašu attīstību, ko visa Eiropas māksla kopumā. Tātad šis pats citāts, bet ideja ir skaidra. Un vēl viņš raksta par to, ka nav nekāds pārsteigums, ka karš gandrīz nemaz nav ietekmējis Rietumu Eiropas mākslu, taču latviešu māksla, kuras pamata likti nesenāk kā pirms 1 vai 2 paaudzēm, un kurai pieticis ar 40 neatlaidīgu darba gadiem, lai paceltos savos šodienas augstumos un spēcīgām personībām bagāta un bruņojusies ar mūsdienu Eiropas tehniskiem līdzekļiem, var tātad vienīgi plec pie pleca ar karavīru vai politiķi cīnīties par Latvijas nāciju ideālu īstenošanu.
Jā, nu un tālāk te mēs skatāmies arī to, ka atkal ir šis te Parīzes moments, un tātad jau viņš ir šajā te tātad Parīzes miera konferences delegācijā 1919. gadā, un arī šajā diplomātiskajā dienestā tātad šīs te delegācijas vadītājs Jānis Sesks, viņam raksta tieši uz Salon d'Automne, tātad par to, ka Latvijas strēlnieks, tātad Jāzepa Grosvalda darbs varētu tur būt izstādīt. Diemžēl atbildi ir saņemta, ka tas netika izstādīts, savukārt mēs jau arī zinām šo epizodu par neatkarīgo salonu 1920. gads. Jā, tad darbi ir izstādīti neatkarīgo salonā, bet, diemžēl, Jāzeps Grosvalds tātad mirst. Un kas notiek tālāk? Tālāk es runāšu par Oļģertu. Tātad vispirms ir šī dalība Tautas Savienības 20. gada novembrī, kurā tad visos šajos pasākumos piedalās arī Oļģerts Grosvalds dažādās atbildībās. Un šeit mēs arī redzam šo te notu, tātad tā ir Aristīda Briāda notu, kur tad arī Oļģerts Grosvalds ir klāt, tātad tas ir Latvijas valsts de jure atzīšana. Tātad sabiedrotās valstis, tātad, protams, Lielbritānija, Francija, Itālija, Beļģija un Japāna. Un tālāk arī Oļģerts Grosvalds cīnās, bet tas, diemžēl, nesanāk latviešu mākslē piedalīties tajā rudens salonā 22. gadā. Tālāk Oļģerts Grosvalds piedalās Tautas Savienības aktivitātēs jau kā diplomāts Parīzē, te mēs redzam arī šīs te delegācijas. Un, protams, arī piedalās brāļi, tātad šīs te piemiņas izstādes rīkošanā 1924. gadā Rīgā. Šis ir tāds maza atkāpe, bet par šo būs sestdien laikam raidījums Latvijas rādio, ko gatavo Edvards Liniņš. Un šeit tātad pirmo reizi šis te Oļģerts Grosvalds kā sūtnis ir tātad, tas ir liels notikums, jo viņš stāst par Latviju. Te mēs redzam arī, te mēs varam ieraudzīt arī viņu šo te, kā viņš te ir pieminēts. Un tātad notiek vesels raidījums Parīzē, tātad tieši pirms 100 gadiem, 2. martā, ir tātad gan mūzika, gan arī tātad gan par kultūru, gan par politiku radio raidījumā runā Oļģerts Grosvalds. Te mēs arī redzam tieši to informāciju, tātad Ļeropna vēl tātad izdevums, kurš pirmoreiz piesaka, tas ir raidījuma pieteikums, un tātad tas ir arī tulkojums no šīs te informācijas. Bet tālāk tātad Oļģerts Grosvalds piedalās, kā mēs zinām, latviešu mākslinieki piedalās šajā izstādē Parīzē 1925. gadā, tad dekoratīvās mākslas un tehnikas, kur viņš piedalās ar savu kā sūtņa un kā diplomāta tādu devumu. Tajā laikā mēs varam pieminēt, ka vienu brīdi, protams, kā diplomāts viņš ir citās valstīs, tā ir Rumānija, tā ir Ungārija, tā ir Somija, un atgriežas atkal Parīzē 30. gadu vidū. Un atkal mēs varam teikt, ka viņš ir kā kurators un reizē sūtnis vienlaicīgi. Un, protams, tas pats ir līdzīgi ar 1937. gadu Parīzi, kad tātad jau ir šīs te Baltijas paviljons un Pasaules mākslas un tehnikas izstādē. Un te mēs arī nedaudz redzam pašas mūsu Latvijas paviljonu, kur tad autors ir Romans Suta. Un te ir daži fiksēti foto no tā laika. Ar puķu dodu Latvijas karoga krāsā pašā vidū, bet tas tā, un arī ar apbalvojumiem, ko saņem Romans Suta. Un tālāk par 1939. gadu Parīzi, kur tātad mums notiek latviešu mākslas izstāde muzejā Žodepon. Un te mēs arī redzam Latvijas karogus pie tātad ieejas durvīm, un tātad šeit ir arī Žodepon muzeja direktors Andrē Tezeroā, kas organizē šīs izstādes, tikai pieminot to, ka tā nav vienīga ārzemju izstāde, kur notiek šajā muzejā. Šeit mēs redzam gan gadus, gan arī valstis un arī Latviju
kā pēdējo šajā laikā, tad jau tuvojās Otrais pasaules karš. Un šīs izstādes ir notikušas iepriekš. Nu, un te mēs redzam Oļģerta Grosvalda kā kuratoru tāds pieraksts, kur ir tātad jautājums ir par apdrošināšanu vai par katalogu, ir jautājums un arī atbildi. Un tālāk tātad notiek process, kādā veidā tiek organizēts izstādes. Jā, starp citu arī Rīgā atkal notiek šajā muzejā franču modernās mākslas izstāde 1939. gads. Un te ir Parīze 1939. gads. Te mēs redzam tātad labā pusē Oļģerta Grosvalda, aizmugurē mēs redzam Latvijas karti, un tā ir atklāšana. Un tā ir arī atklāšanas runa. Nu, protams, šajās runās par teoriju vai par mākslas vēsturi ļoti grūti ir teikt. Tātad, protams, tā ir franču valodā, un tur ir visas šīs te, zināmā reverance un Latvijas vēsturi, bet kaut kādā mērā arī te mēs varam lasīt, ko tad ir Oļģerta Grosvalds teicis par to, kad atkal, lai kā arī nav, ja tātad franču gleznotāji neapstrīdam modernās skolas meistari ir devuši impulsus, un arī, ka mums mākslinieki ieradušies Parīzē. Protams, ka Jāzepu Grosvaldu konkrēti viņš nemin, bet tad katrā ziņā starp rindām mēs varam saprast, par ko arī Oļģerta Grosvalds runā. Tātad tas ir katalogs, un šeit mēs redzam arī autors, kur piedalās. Starp citu, šis te modernisma virziens arī ir tas, kas šajā izstādē kā dalība bija ne tikai tātad klasiķi vai tēlnieki, jo, protams, Jānis Rozentāls un Vilhelms Purvīts, kas pats ir arī kurators, bet tātad arī Jāzeps Grosvalds starp viņiem. Te mēs nedaudz apskatāmies uz darbiem, un te mēs redzam tos darbus, kas ir tieši no Jāzepa. Un ir tāds saraksts starp tātad organizatoriem, ka tieši Oļģerta Grosvalda lūgums ir, lai šeit būtu pārstāvēt pēc iespējas daudz tātad šie Jāzepa darbi, un te mēs arī tos redzam, un 4 no tiem, cik es saprotu, tad pilnīgi noteikti ir no mākslas muzeja, bet arī no privāta, no paša Oļģerta Grosvalda. Pielikt klāt arī kazāku, lai redzētu arī šo noskaņu, kopēju noskaņu. Šeit mēs redzam tātad Oļģerta Grosvaldu kā sūtni, kas pavada prezidentu, Francijas prezidentu, bet, lai kā arī tas nebūtu, jūs atcerieties, ka viņš tomēr ir mākslas vēsturnieks, un mēs tur neredzam ne kuratoru, ne muzeja direktoru, nevienu. Tādā veidā viņi arī pavada šīs delegācijas. Te mēs redzam savākts visa veida literāri preses materiāli. Katra rindiņa ir sūtniecībā saglabāta. Jā, un tad ir karš, tuvojas karš, un tikai ļoti īsi. Tātad šeit mēs redzam dažus dokumentus, kur viņš tāpat turpina strādāt. Un tātad, kas tad notiek? Viņš dodās uz Višīm, tātad pēc Francijas okupācijas, pēc tam viņš dzīvo Nicā, un pēc tam atkal atgriežas Parīzē, un faktiski ir šī te diplomātiskā dienesta, tāda, ierobežots atbalsts, tur ir un par pasēm, par to, kādā veidā saglabāt šos titulus, kas īstenībā ir vairāk tikai formāli, bet, zināmā mērā tas joprojām notiek. Viņš pat dodās arī un piedalās konferencēs, aizstāvot šo Latvijas valstiskumu ideju, tā kā nosacītā sūtņa statusā, bet, protams, tas ir pavisam jau savādāk nekā citu reizi. Jā, tātad Grosvalda darbi piedalās šajās modernismu izstādēs gan starpkara periodā, gan arī, protams, 90. gados. Un paldies par palīdzību šīs informācijas vākšanā un sagatavošanā. Paldies!